Sveicināti podcastu Tech klausītāji, skatītāji. Mēs esam kārtējā epizodē sarunā ar cilvēku, raidījumu viesu noteikti vēlāk iepazīstināšu, bet podcastu te ir tēmas, par ko mēs runājam saistībā par izglītību, par sadarbību, biznesa vidē, par klimata nozīmi un tam līdzīgi. Un vienmēr man ir interesants skatījums, cilvēciskais skatījums uz šīm lietām. Un iespējams, mēs to dimantu katrai tēmai varam ieraudzīt no katra skatu punktu un to patiesāko ainu. Šodien tā centrālā tēma vairāk ir cilvēks un sadarbība biznesa vidē. Ko mēs Latvijā darām, ko mēs kā individi var darīt, vai ko uzņēmumi jau dara, vai varētu darīt vēl labāk. Bet par to tad tālāk citās turpmākajās minūtēs, bet uz sarunu esmu aicinājusi kauču, treneri, komandas veidošanā un līderībā Danielu Godiņu. Sveiks! Nu, sveiki. Mana tradīcija tā, ka es savus raidījumu viesus nedaudz patincinu ar dažiem ātriem ekspresa jautājumiem, un tad tev ir jāatbild vai nu ātri, vai izvēlies kādu no variantiem. Okay. Kas būtu bērniem, jauniešiem jāmāca? Matemātika. Matematika. O, neraksturīgi. Mežonīgā daba vai lauku ainava? Mežonīgā daba. Koks tavā dzīvē? Finieris. Labs. Komanda vai individualitāte? Komanda. Kas tev motivē ikdienā? Izaugsme, sasniegumi. Izaugsme. Ko tev nozīmē latviskums? Patriotisms. Patriotisms, skaisti. Skaidrot vai pārliecināt? Iedvesmot. Pilnīgi cits variants. Labi. Dati vai to interpretācija? Jā, fakti un dati. Jā. Fakti un dati, uz tiem pēc tam balstīties. Līderība tavā dzīvē? Autoritātes un piemēri. Par ko esi lepns? Par savu valsti, ģimeni, laulību. Skaisti, man liekas, katram latvietim par to vajadzētu lepoties un tam līdzīgi. Nu tā, paldies tev par ātrām atbildēm. Līdz ar to klausītājs, skatītājs varēja nedaudz varbūt tevi ieraudzīt no citām tām personības šķautnēm, bet jā, šodien es tev vairāk esmu aicinājis, tad skatīties no cilvēka, kas ir cilvēks, kāda ir viņa īpašības vai interpretācijas uz lietām. Un, ja mēs skatāmies cilvēks, man liekas, dažādi katrs psiholoģijā skatās kaut kas sarežģīts ar īpašībām, motivācijām un tā tālāk. Tad mēs no fizioloģiskā skatāmies, medicīnā un sociālās būtnēs. Līdz ar to tas cilvēks, viņa domāšana vai lēmumi ir diezgan sarežģīts. Man liekas, tā ikdiena ļoti, tu savu ikdienu ar to noteikti saskaries, bet iespējams, ka šeit aicinu cilvēks, kas ir meža nozarē zināmāk un netik zināmāk. Un līdz ar to tie, kas varbūt tevi tik ļoti nezina ar meža nozari, noteikti nav tik ļoti cieši saistīti. Varbūt tu vari pastāstīt to savu ceļu sākumu vai gājumu līdz tam kaučam, trenerim, ko tu ikdienā šobrīd dari. Diezgan sarežģīts stāsts un diez vai būtu interesanti visu viņu klausīties, bet es pats esmu gājis gan mentoringu mācījies, coachingu mācījies, un reiz bija viens tāds uzdevums, un arī tieši par to dzīves stāstu. Un uzdevums bija sagatavot tādu īsu piču, ko tu vari pastāstīt par savu dzīves stāstu 30 sekundēs. Un, jā, un tad es mēģināju ielikt vienā teikumā, ka 30 gados es biju pamēģinājis 30 dažādas profesijas. Wow. Viņš tika ietverts tādā teikumā, lai viņš izklausītos iespaidīgi. Un izklausās iespaidīgāk nekā ir, jo nav tā, ka tās profesijas ir kā profesijas tiešām. Bet tas, ko es biju mēģinājis, gan praktiskas lietas, remontēt mašīnu un būvēt kaut ko un likt kopā, jaukt ārā un rakt un mācīt. Tādā ziņā saskaitot tādus dažādus virzienus, sanāca 30. Jā, un es pievilku, protams, lai būtu apaļi, lai labāk skanētu. Gan jau, ka tagad jau ir tās jomas tam līdzīgi, bet tad tas, ko tu dari ikdienā šobrīd, kur tu esi nobāzējies un kas ir tās pamatfunkcijas, ko tu dari? Jā, šobrīd es esmu kā coach, tieši strādāju ar komandām, es esmu starptautiskā uzņēmumā kā iekšējais coach.
Iekšējais kočs. Un jau ilgu laiku es tā saprotu, ja? Jā, kā kočs es darbojos jau kādu labu laiciņu, jā. Un kas tad beigās ir tā, ka tu esi no, kā saka, 30 gados, 30 profesijas, nu tas ļoti labi salīdzināt var. Nu kas tad ir bijis tas lielākais iedvesmas avots, kad tu esi, nu tad šeit un tagad šajā profesijā? Kas tev ir iedvesmais tur palikt, nevis turpināt un meklēt nākamos 30? Un kas tad ir tā bijusi tā motivācija vai iedvesmas avots? Jā, tās ir divas dažādas lietas. Jā, tas iedvesmas avots ir bijis viens, un savukārt motivācija palikt ir cits. Un motivācija palikt, tāpēc, ka man sniedz gandarījumu strādāt ar komandām. Tiešām redzēt, kā komanda no grupas izaug par komandu. Nu, kā no tāda cilvēku kopuma viņi tiešām ierauga kopīgu mērķi, un tur rodas tā vēlme piederēt, būt daļai no tā, kā tur aug tā uzticēšanās un tāda savstarpējā atbildības prasīšana, un kā no tāda individuāla mērķa tiešām izaug uz kādu kopēju. Un tas ir tas, kādēļ man patīk tas darbs, un tāpēc labprāt ar to darbojos. Un iedvesmas? Bet tā iedvesma, viņa bija bišķi skarbāka, jo tad, kad es mācījos mentoringu, tad viens no uzdevumiem arī bija tāds, kad ir jāstrādā kopā ar mentoru. Un man paveicās, ka man bija viens ārzemju mentors, viņš no Amerikas bija, un viņš strādāja jomā, kas skar tādas fundamentāls, tādas sāpīgas tēmas pasaules līmenī. Un viņš teica, pasaule slimo ar divām sāpēm. Un tās sāpes ir senas, un viņas iet vēl joprojām. Un tā ir bērnu seksuāla vardarbība izmantošana un sievietes seksuāla un vardarbīga izmantošana. Un viņš saka, ka pasaule vēl aizvien ap viņam tā ir sāpe, jā, kā slimība. Un tur ir nepieciešams risinājums. Un priekš manis, kas toreiz es strādāju valsts labi apmaksātā darbā, jā, un priekš manis bija tas izaicinājums, nu, ko es darīšu? Nu, labi, es to zinu, un ko tālāk? Nu, tad bija tāds milzīgs solis ticībā, pāriet uz bezpeļņas organizāciju, kur strādā tieši ar bērniem, kas cietuši no seksuālas vardarbības. Un es tur nestrādāju pašiem bērniem, es tur strādāju komandu. Bet priekš manis tas bija lauziens, jo tas nozīmēja mainīt to ierasto vidi, kurā es biju jau līdz tam pieredzis. Jā, uz kaut ko tādu, nu, ko es mācījos, un tad ir svarīgi teoriju likt praksē. Jā, un tā ir. Šī saruna bija tā, vai tā mācība bija tas iedvesmas avots pievērsties šim kočam un turpināt, lai palīdzētu. Jā, un tas bija ļoti spēcīgs solis ceļā uz. Jā. Un esi laimīgs par šo izvēli? Pilnīgi noteikti. Es noteikti atkārtot, jā. Nebija viegli, varbūt nebija tā, kā es biju iedomājies, bet pilnīgi noteikti vērtīgi. Nu, tad kā tu skaidro savu lomu kā kočam, kā trenerim, nu, attīstot šīs individuālās vai korporatīvo izaugsmu? Nu, kā tu vērtē sevi? Varbūt pirms 5 un tagad? Nu, es esmu ļoti pateicīgs tiem, kas sākumā piekrita strādāt ar mani, jo, zin kā, kamēr nav pieredzes, tikmēr visādas trakulības sadara. Bet viens no tādiem vadmotīviem man dzīvē ir bijis, ka to teoriju ļoti svarīgi izdzīvot praksē. Jo, ja nav prakse, tad tā teorija viņa kļūst vai nu naiva vai nežēlīga. Un tā prakse palīdz saprast, kā to teoriju īstenībā, nu, ko no viņas var iegūt, ko no viņas var izcelt vai mācīties. Un tad tas ir tas, kur arī tur bija vajadzīga prakse, sākot darboties. Jā. Nu, cik tad tev tā ilgi ir tā prakse, vai tu vari tā skaidļos pateikt? Nu, kā kočam, kā trenerim, kas nozīmē, tu jau gribās teikt, nu, ja es tā ir tev pieredze, tas nav. Tāds apzināts darbs ar komandu sākās 2009. gadā. Un tad es sāku strādāt ar brīvprātīgiem, un ļoti patika brīvprātīgie, tāpēc, ka viņi, ja viņiem nepatīk, viņi vienkārši neparādās. Nu, viņi nav uz nākamo reizi. Un savukārt tur bija tā labā skola mācīties, kā vadīt tā, lai viņi parādās, lai viņi ir. Jo ir vadītājs, kas var būt statusa vadītājs, viņš ir iecelts un citiem nav izvēle. Ja tu gribi palikt, tu seko. Bet tad ir tāds vadītājs, kas, manuprāt, definē, ko nozīmē vadītājs, ka ja tu paskaties uz aizmuguri un tu redzi cilvēks, kas vēlas tev sekot. Tas, manuprāt, ir vadītājs. Un komanda un vadītājs tas iet ļoti cieši kopā.
Nu, tu lēnām man reizēm varbūt sabiedrībā jauc vadītājs un līderis, vai arī dažādās publikācijās veidojas tieši pretēji, ka līderis ir kaut kas cits nekā labs vadītājs. Tad līdz ar to man gribētos tev jautāt, tālāk, kas ir līderis? Vai tas ir kaut kas viens un tas pats ar labu vadītāju, vai tomēr nē? Varbūt tu vari minēt dažādas piemērs. Jā, es par to terminoloģiju nebūšu tik spēcīgs, jo es zinu, ka kādreiz senlatviešiem vēl bija vārds vadonis, un tas arī nes tādu savu tēlu un redzējumu. Jā. Bet tas, kas, manuprāt, kur es izprotu šo vadīšanas funkciju, ir tad, ka viņš ne tikai ir gatavs stāstīt, kā tur nākotnē izskatās, bet ka viņš ir gatavs iet šo ceļu un rādīt piemēru. Un tas, manuprāt, ir vadītājs un līderis, ka ne tikai viņš stāsta par to, bet viņš rāda, kā nokļūt, kuras ir tās nākamās zaļās ganības, kur nokļūt. Bet tavā tad es saprotu skaidrojumā nozīmē, ka līderis un labs vadītājs ir vislabākā kombinācija. Es tā nebiju aizdomājies. Varbūt. Arī jauni, jo bieži vien ir tā, ka man personīgā pieredze ir tomēr, kā saka, vadītājs un varbūt labs vadītājs, bet tad, kad vadītājs uzliek kaut kādu uzdevumu, tad īsti nepiesakās vai neveidojās komandas vai neiesaistās aktivitātes, un tad ir tāds neformālais cilvēks, kas principā ir līderis, un viņš pasaka, mums jādodās, būs foršs pasākums un aiziet. Tāpēc es tam jautāju. Bet tavā interpretācijā nozīmē, ka ir gan labs vadītājs, jābūt arī labam līderim, kam seko. Jā. Tad mūžsanais, man liekas, tas jautājums nav nekas jauns. Līderība, tas ir kaut kas dabas dots, vai to var trenēt un attīstīt cilvēkā? Jā un jā. Tā, un kas ir vairākumā tava pieredze rāda? Šeit atkal teorija un prakse nevienmēr var būt sakrist, bet ja cilvēkam ir dots talants un dāvana būt vadītājam, tad viņš to attīstot, viņš var no 8 dabūt 10. Ja viņam nav šāda dāvana, un tomēr no viņa to prasa, un savā ziņā no mums katra to var prasīt kaut kādās situācijās. Sēžot pie stūres mašīnā vai audzinot bērnus ģimenē vai jebkāda cita funkcija, kur es esmu, no manis prasa, kā vadīšana vai lēmumu pieņemšana vai piemēra rādīšana. Un tad, ja pat nav šī dāvana, tāpat es no 5 varu iemācīties līdz 8. Līdz ar to no abos gadījumos. Abos ir tam līdzīgi. Labi. Vai visiem cilvēkiem jābūt 10 no 10? Nē, es domāju, ne visiem. Un ir lietas, situācijas, kur tad, kad vadītāja dāvana nav tik spilgta, tur pārējie var vairāk gan parādīt savas dāvanas, gan izpausties un iespējams trenēt atkal savus talantus. Tur, kur ir viens ļoti spēcīgs vadītājs, un ja viņš neapzinās savu spēcīgumu, viņš var iztērēt visu ētera laiku. Ka pārējiem var nebūt iespēja augt. Jā. Tad es varbūt par to līderību turpinot, kas tad ir 3 tādi galvenie, kas raksturo veiksmīgs līderis? Es saprotu, ka viens varētu būt, ka tu atskaties, tu redzi, ka aiz tevis seko komanda. Vai ir vēl kaut kas raksturīgs bez tā, vai tu vari citādā gribi atbildēt uz šo jautājumu? Jā, ļoti svarīga lieta komandā ir uzticības radīšana. Gan tādu signālu, ko viņš dod pats par sevi, ka viņš ap sevi rada uzticības pilnu vidi, bet arī tas, ka viņš ir gatavs atzīt kļūdas, meklēt palīdzību, runāt par savām vājām pusēm. Tas viss ir par un ap to uzticības veidošanu. Vadītājiem jākļūst atvērtam, atklātam, jā? Jā, un šis nav viegli. Jo tas ir grūti tajā, kad redz tā, būt atklātam, tas nozīmē būt ievainojamam. Un tā ir tāda joma, kur īpaši, ja vadītājs vēl aug, viņš var justies ļoti nedroši. Pat arī pieredzējis vadītājs, viņš var justies nedroši, ja es būtu atklāts, tad es būšu ievainojams. Un ko es darīšu, ja man sāks ievainot? Un es esmu redzējis dzīvē, kur ļoti netaisni tiek apvainots kāds vadītājs, kur tā nebija viņa joma vai atbildība, bet tieši esot ievainojamam, viņš kļūst šāds. Bet
Tur man ļoti ir Kāds palīdzējis. risinājums tajā situācijā bija? Es nezinu, kāda. Šais gadījumā nebija tā lieta, tā arī palika. Bet tur man ļoti palīdz tāda analoģija. Iedomājies, vadītājs kā karavīrs ar bruņām, seno laiku, Bruņām, ar tādām riktīgām dzelzs bruņām. Smagi īstenībā. Jā, bet arī ļoti noturīgi. Ka tur lido kaut kas, tad aizsargā. Bet cilvēks, vadītājs, kurš neatvarās pret savu komandu vai neveido tādu ievainojumu uzticību, viņam ir tās bruņas ir ciet. Un pie viņa sirds ir ļoti grūti piekļūt. Piekļūst tikai tas, kam viņš ļauj piekļūt. Bet savukārt cilvēks, kurš vairāk vēlas atvērties un parādīt uzticēšanos, viņš tā kā paver tās savas metāla bruņas vaļā. Un pārējiem ir iespēja redzēt, kas zem tām bruņām ir. Bet šis ir riskanti. Bet, ja ir galvenais sasniedz rezultāts, kāpēc man atvērties? Vai tu redzi kaut kādas atšķirības, ka tomēr tā atvērtība tavā pieredzē, praksē rāda labāks rezultāts nekā vadītājs? Jā, es esmu redzējis gan. Un, ja ir vadītājs, kurš augstu vērtē rezultātu, iespējams, viņš neredzēs vērtību. Kāpēc man atvērties, ja es varu saražot rezultātus tāpat? Un, ja kādam nepatīk, nomainam pret tādu, kam tas ir ok. Ir šāds vadības stils. Tas varbūt nav tas, kā es redzu pasauli un kādu piemēru es vēlētos rādīt. Man vairāk ir tas, ka tieši, ja mēs veidojam komandu, tad komanda stāv, viņa balstās uz šo uzticēšanos. Un ir ļoti grūti izveidot komandu, ja viņa nav. Tas ir mēģinājums, un ikdienā ļoti bieži komandas treniņiem, ka tieši tas darbs ir, viņš tieši ir par to, kā tu uzticību veidot, jo tur ir kaut kāds vakums, iztrūkums. Bet man gribās varbūt ieskicēt Latvijas kontekstu. Māci, coach, trenē, jau kādu laiku, es domāju, Latvijā, vai tev rodās, kā ir mums Latvijā ar sabiedrībā, uzņēmumu, vidē, šī līderības attīstība, viņa veidojās sekmīgi, ir efektīvāki uzņēmumi, kā tev liekas, vai tas viss vēl joprojām varētu teikt, es nezinu, autiņos vai viss vēl daudz ko darīts, kā tev vērtē? Es domāju, ka tev ir pieredze ar daudz uzņēmumiem. Jā, ir kādi barīči uzņēmumi, ar kuriem strādāts, un komandas arī daudz. Arī šobrīd uzņēmumā, kuras esmu tur uzņēmumā ar 140 komandas. Līdz ar to tā pieredze ir plaša un dažāda, bet vēl joprojām es nebūtu tas, kas varētu spriest par Latviju kopumā. Es vairāk varētu spriest par to, ko es esmu redzējis. Un tā tendence ir, kad aug tāda apzināšanās. Un to gan var pamanīt. Un ir ļoti liels prieks, ka kaut vai bija kādu laiku atpakaļ tāds bums, kad aizvien vairāk koči mācījās un parādījās. Kaut kur noklusējuši. Es ceru, ka tas nenoklusīs, ka tas turpināsies, jo tur atkal tā prakse. Un ļoti labi, ka tas ir, jo tas arī veido tādu apzināšanos. Jo kā vadītājiem un jebkuram komandas loceklim, tas pirmais solis jau ir, kad es apzinos sevi. Kas es esmu, kas ir mans stiprās puses, kas mans vājās puses. Un tad nākamais solis ir sākt sevi vadīt. Kad pašdisciplīna un kaut kādi, apzināties savas emocijas un savu rīcību un rīcības sekas. Un tad, kad tas ir, tad mēs varam kāpt tālāk, kad sāku iepazīt pārējos, citus personības stilus, citas uzvedības, citu reakcijas. Un tad nākamais jau ir vadīt citus. Bet ir ļoti grūti vadīt citus, ja ir problēmas pašam ar sevis iepazīšanu, sevis vadīšanu. Tad arī tāda atkal ar teoriju mēs tur ļoti ātri aizskrienam, bet prakse ir tas, kas iepaliek bieži vien. Man jau tā gribās teikt, ka labs vadītājs, kas labs arī līderis, reizē ļoti labi sevi pazīst. Jā, vai citiem vārdiem, jo cilvēks labāk sevi iepazīst un mācās sevi vadīt, jo drīzāk cilvēki viņam gribēs sekot, jo viņi redzēs, ka viņš arī iet to pašu ceļu. Ar viņu ir relatīvi droši. Jā, ir daudz grūtāk ar to, kurš pats šo ceļu neiet, bet pieprasa to no saviem padotajiem. Jā, ļoti tāds smags vārds. Kā tu rīkojies? Tomēr runā par tām foršām situācijām, komandas veidojas, bet noteikti ir arī krīzes situācijas. Gan jau, ka tev arī komandas no tām 104, kā saka, noteikti ir kādā, kur situācija ir sarežģīta.
un sāc strādāt ar šīm komandām, bet, ejot, tu redzi, kā tas tiek risināts ar tām komandām, vai nav? Jā, Vērtīgas mācības vai metodas vai pieejas, kā tu tur esi darījis. Jā. Tās metodas arī ir vairākas un arī tiem gadījumiem jāstāsta, ka katram gadījumam ir vajadzīgi citi un ir tā galējā robeža, kad ir jāšķirās, jo tur nebūs, nav ķīmija, kultūra, mēs nesapasam kopā vai vienkārši cilvēks nespēja izdarīt to, par ko ir vienošanās. Bet pirms šķiršanās ir vairākas lietas, ko var darīt. Un viena no tām, kas man arī ļoti tuva sirdī, ir produktīvi konflikti. Kā konfliktu pārvērst no tā, kad ir tāds kašķis un strīdi, par to, ka mēs galdā varam celt dažādus redzējumus, dažādus uzskatus un tad vienoties par to, ko mēs tālāk darīsim. Un šī arī ir iemaņa, ko var apgūt. Līdzīgi kā valoda. Tieši tāpat var apgūt arī to konfliktu risināšanu, lai tās ir produktīvas. Un trenēt tam līdzīgi. Jā, tu lēnām mēs nonākam pie nākamā. Tu ļoti daudz jau ieskicēji līderī vadītāju. Principā nākamais ir tā komanda veidošana un tam līdzīgi. Jo principā tas ir kaut kāds cilvēku kopums, kas strādā kopīgi mērķu, lai sasniegtu rezultātu savus uzņēmumu un tā tālāk. Tad viņš var būt ļoti dažāds, kā man liekas, arī tu pats teici. Jautājums, kas tad ir tā komandas lielums tāds efektīvākais? Jo tajā brīdī noteikti ir kaut kāda rezultatīvie rādītāji. Nevar būt komanda 30 cilvēki, vai ne? Jā. Kas ir tas optimālais komanda? 104, es domāju, tur ir dažāds. Kas ir komandas lielums? Atkal teorija un praksa. Teorija saka līdz 12 cilvēki. Bet prakse? Prakse rāda, ka var būt dažādi. Var būt daudz mazāks izmērs. Ļoti labi var strādāt. Manā pieredzē ir 5 cilvēku komanda. Ļoti labi veic savus uzdevumus. Bet atkarīgs no funkcijām, kas viņiem jāpaveic, no tā apjoma. Par to lielo skaitu, tas, kas ir risks, ka veidosies saucamās subkomandas, jeb apakškomandas. Kad it kā ir viena komanda, tur, nezinu, 11 vai cik tur cilvēki, bet iekšā viņiem faktiski veidojās 2 vai vairāk komandas, kura atrod līdzīgi domājoši vai līdzīgi funkciju veicoši. Un tas varētu būt risks pie lielā. Šo vajadzētu izslēgt, lai neveidotos. Principā tas ir tas varbūt rādītājs. Tur varētu būt kādi pārpratumi, tur varētu būt ļoti grūti atrast to vienoto, kas ir tas mūsu kopīgās komandas uzdevums. Jo, ja ir grūti atrast to kopīgo uzdevumu, kas ir jāpaveic, tad tur rodas tas jautājums, vai mēs esam komanda, vai mēs tiešām visi spēlējam te vienā laukumā, vai tur kādi kaut ko citu dara. Bet tas nav neiespējami. To var arī pie lielāka cilvēku skaita dabūt. Man jau ir, man liekas, tie lapmiņā, man liekas, tu iepriekšā jau pašu pirmo jau pieķēries, un es teicu, ļoti labi, komanda un uzticība. Tas tur kaut kā ļoti cieši korelē. Tad tavs tas viedoklis, kā veidot un uzturēt šo uzticību komandā, kāda varbūt tās pieejas. Viens ir tas vadītāja atvērtība, bet noteikti arī pašai komandai ir. Jābūt ir. Kā tad veidot, uzturēt šo uzticību komandā? Jā, un runājot par uzticību komandā, tā analoģija vai salīdzinājums varētu būt, ka tā ir jūra, kas ir diezgan plaša, un vienam cilvēkam izpeldēt visu jūru var būt diezgan ilgs ceļš. Līdz ar to darbs ar uzticību drīzāk ir tā, ka es brienu viņā iekšā, un es varu būt līdz potītēm uzticībā, es varu būt līdz ceļiem, es varu brist vēl dziļāk. To uzticības līmeni, viņš ir tāds, kurā var iet un iet. Kā šo ceļu iesākt? Vai kas ir tas sākums uz uzticību? Un sākums uz uzticību ir pazīšanās. Jo vairāk es pazīstu savus kolēģus, ar ko strādāju kopā, vai savus komandas biedrus, jo lielāka iespējamība, kad es audzēšu to uzticēšanos. Bet ir jau kaut kā saka, baigi nečomoties, lai darbs ir darbs, un tas ir tas, kādas tur... Jā, un tā var būt viena baža, kad mūsu draudzīgās attiecības var sākt kavēt biznesu. Vai arī, kad tāpēc, ka mums ir labas draudzīgas attiecības, man ir grūti iedot kādu negatīvu feedbacku darbā, vai ne? Jā, un šis ir tas posms, tā jūra, kurā ir vērts iet tālāk, jo
uzticība ir viena lieta, bet nākamā lieta, ar ko būtu jāstrādā, lai nav šīs bailes no konflikta komandā. Kā tas izpaužās, kad ir tāda mākslīga pieklājība? Kad visi tā, jā, viss ir labi, bet dziļi sirsniņā man ir rūgtumiņš, bet es necelšu, jo, ja es pacelšu šo rūgtumiņu, tad varbūt sabojāsies tā mūsu laipnība. Bet tā laipnība ļoti iespējams, ka viņa neīsta. Viņa ir tāds mākslīga pieklājība. Un tad, teicu, uzticība, pazīšana komandā, kas vēl tāds būtu? Un nākamais ir iepazīt, kas ir stiprās puses, vājās puses. Tas arī ļoti veicina uzticēšanos, un viens ir iepazīt, bet otrs ir, cik brīva vide ir runāt, un īpaši par vājām pusēm. Vai tas ir kaut kas tāds, kas tikai nepieminiet, vai tas ir tas, ko, vai teikšu otrādā, kā var mērīt uzticēšanos komandā? Ir 3 lietas, kas man ir palikušas prātā. Tas viens ir, cik brīvi komanda runā par vājām pusēm. Otrs, cik viegli komandas dalībniekiem lūgt palīdzību. Jo palīdzības lūgšanas nozīmē, ka man jāatzīst, ka es netieku kaut ko galā, un klau, vai tu man varētu palīdzēt. Tad otrais palīdzības lūgšana. Un trešais ir tas, cik viegli ir atzīt kļūdas. Cik ātri notiek kļūdu atzīšana, jo kaut kad agri vai vēl jau tā kļūda ir redzama. Ne jau visas kļūdas vai ne, ir tur jārunā, bet ir kaut kādas, kur liekas, nē, šo es varbūt nepateikšu, gan nepamanīs, vai ne? Tur gan jau paslīdēs garām. Un jo augstāka uzticība, jo īsāks ir tas brīdis līdz kļūdu atzīšanai. Savukārt, jo īsāks brīdis ir līdz kļūdu atzīšanai, jo ātrāk mēs viņu varam risināt. Jo ir tādas kļūdas, kur sekas varbūt mēs tik ļoti neizjutīsim, bet ir kļūdas, kur sekas var maksāt ļoti daudz dārgi un ilgtermiņā, īpaši uzņēmumam. Jā. Gan reputācija, gan varbūt tīri kaut kāda līguma un tā tālāk. Bet tad jautājums atzīt kļūdas, tavs novērojums tajos gados. Mēs mākam sākt atzīt, jo man liekas, latvietim ir grūti lūgt palīdzību. Pat īsti nezinu, varbūt kāds ir kaimiņš, un vēl vairāk atzīt savas kļūdas, jo tas ir kaut kāds uz rezultatīvu. Kā tev ir novērojams ar šo komandās kļūdu atzīšanu, runāšanu, likšanas galvu? Jā, tas, kas šeit ļoti palīdz, ir personības stili, jo dažādiem personības stiliem ir dažādas attiecības ar kļūdu atzīšanu. Ir personības stili, kur var būt ļoti ātri, un viņi var uzņemties pat arī svešas kļūdas. Galvenais, lai ir miers, lai nav vētra, vai ne? Un ir kādi, kas viņi pilnīgi saka, tā nav mana kļūda, līdz kamēr viņam pierāda faktos reku rīcību un rekur ir tava rīcība, kas to kļūdu. Un viņš vēl tad nevar noticēt, ka tā bija viņa kļūda. Un tas tikpat labi var nebūt ļaunprātīgi, ka viņš neredz šo lietu. Un ir kādi, kas pat ja redz, viņi redz, ka paga, ja es atzīšu šo kļūdu, tad es zaudēju autoritāti, zaudēju ietekmi, es vairs nekontrolēju to lietu, un tur jau ir aprēķins galvā. Tā kā var būt dažādi iemesli tam. Tas, kas ļoti palīdz, ja komandā runā par šiem atšķirīgiem personības stiliem, jo tad arī daudz plašāka valoda mums ir, kā runāt par šo kļūdu atzīšanu, jo viņi nebūs vienādi. Viņi būs ļoti dažādi komandā. Jā. Bet es saprotu, ka tā tendence veidojas, ka cilvēki lēnām runā. Man liekas, mūsu tāda savstarpēja pieredze. Es arī esmu bijusi, kā saka, tā mācībām, ka principā rodās, ka sabiedrībā veidojās, cilvēki sāk runāt. Protams, varbūt kādam neveiksmīgāk vai veiksmīgāk tas notiek, bet principā ir. Tu iepriekš jau ieminējies par to komandas krīzes momentu arī, vadāma krīze, vēl kaut kas. Kā tu skaties no tā, cik bieži tas ir nepieciešams komandā? Jebkurā komandā arī, ja minētās 104, visās izspēlē šo krīzes vai stresu vai konfliktu situāciju, vai nav tas vajadzīgs? Nē, to noteikti nevajag mākslīgi radīt. Ka principā Jā, nav. Jo problēma jārisina, ja viņa ir īsta. Ir tāds teiciens, ja cilvēkiem nav īstas problēmas, viņi sāk izdomāt. Kad nemaz nav vajadzīgs. Un citreiz ir tā, ka tāpēc, kad es negribu risināt to īsto problēmu, es izdomāšu vienu citu problēmu, lai man tā īstā problēma nav jārisina.
Bet tas ir atkal tas, kur ir ļoti labi, kad ir komandas treneris vai coach, kas palīdz saprast, kas ir īstā problēma, ko risināt. Jo līdz ko tā ir skaidra, gan komandas dalībnieki klusībā saka, beidzot par to runā. Gan komandas vadītājs saka, beidzot šo atrisināsim, varēsim iet uz priekšu. Uz priekšu, jā. Kādi ir šie personības stili no tavas pieredzes? Vislabākais, ko tu? Man ir grūti atbildēt, kas ir vislabākais. Es esmu pieradis ar visvairāk strādāt ar disku metodi, kas ir ļoti sena. Bet viņi ir pietiekoši vienkārša, lai komandas dalībnieki to saprastu, ka pirmo reizi iepazīstina ar to. Un tai pašā laikā viņi nav vienkāršota. Disku metode ir pietiekoši dziļš materiāls, lai ar viņu strādātu komandā un lai komandas dalībnieki, kad viņi iemācās, ja tā var teikt, šo valodu, ka viņi redz, ka tas tiešām palīdz un dod augļus. Bet pilnīgi noteikti ir arī citi rīki, kurus var lietot, un man arī pieredze ar dažādiem šiem rīkiem. Tā kā man ir grūti pateikt labāko, bet manā pieredzē darbā ar komandām es esmu izvēlējies disku. Bet varbūt tad izskaidrot, kas tad ir diska? Jā, disks. Jā, viņi ir ļoti sena metodoloģija vai veids, kā iedala šos personības stils. Un ja kādreiz, ja mēs skatāmies vēsturē, tad viņi tiešām nāk no šis holēriķis, sangvīniķis, un kā mūsu psiholoģijas pamatlicēja iedalīja. Un interesanti, ka tajā laikā, kad pētīja, tad vairāk pētīja patoloģijas, cilvēks ar kādām problēmām. Un kāpēc kaut ko nevar izdarīt? Jā, un tad pēc tā skatījās šos personības stilus, bet tad vēlāk, kad uzrakstīja grāmatu normālu cilvēku uzvedību. Normāli, tātad ir toreiz tajā laikā ar to domāju strādāt spējīgus cilvēkus. Jā, kad ir pretējs virziens. Jā, kad nevis ar patoloģijām, bet cilvēki, kas ir darba tirgū, viņi sevi piedāvā un rada, viņi nonāca pie tā paša secinājuma, kad ir tāpat šie 4 personības stili. Un no tiem arī izauga daudz dažādu rīki. Jā. Vai tu vari uzskaitīt tos 4, kas ir tajā normālajā darba tirgū strādājošie? Ir dominējošais stils. Un tas ir tas, kur bieži vien mēs viņu redzam un pamanam vairāk, jo šim stilam patīk kontrolēt, viņš ir dzirdams, redzams. Viņš tas, kam patīk pieņemt lēmumus un patīk, ja notiek pēc viņa prāta. Tad ir influential vai ietekmējošais personības stils. Tas ir tas, kam patīk būt uz skatuves. Viņš ir runātīgs, viņš var aizraut citus, iedegt tādu deksmi. Viņam ļoti rūp, ko pa viņu domā, kā viņš izskatās. Tad ir, tad ir steadiness vai tāds līdzsvarotais stils, un šis ir tas, kuram ļoti rūp, lai visi komandā ir draudzīgi, lai ir labas attiecības, kad rūgtumiņš ir kaut kas tāds, no kā vajadzētu izvairīties. Un, ja vajag, es esmu gatavs uzņemties tavu nastu, lai tikai nebūtu šis grūtums. Un ļoti bieži šis stils ir tāds kā dvēselīte ģimenē vai komandā, jo viņš tiešām rūpējas par to cilvēcību. Viņam rūp, lai citi justos labi. Un 4. Un 4. ir angliski sarežģīts vārds, viņam ir conscientiousness. Jā, tāds končī, bet tā latviskojot, tad mēs varētu teikt, ka viņš tāds analītiskais. Un šis fakti kaut kas tāds. Fakti, dati, izsvēršana, tāds cilvēks Excelis, kas galvā saliek pa šūniņām informāciju, un ja viņam vienā šūniņā trūkst informāciju, formula nestrādā, pasaka man vēl, un kāpēc tu tā, un kur ir šis, un viņam vajag visu aizpildīt, un tad viņš var izrēķināt plusus, mīnus. Un spēcīgās komandās visi šie stili līdzsvarā. Jā, es to gribēju teikt, ka principā vajadzētu būt visām, jo citā, ja kādā komandā kāds no elementiem īstenībā personības stiliem nav, kas jau ved uz to, ka vai nu tur būs konflikti, vai kaut kas nebūs rezultāti, vēl kaut kas kā atrisināt, ja tomēr tai komandā nav, tad ir. Jā, un tur ļoti palīdz apzināšanās, kas mums ir. Mēs vispirms apzināmies, kāda stila mums ir, un tad mēs apstāmies, kas mums ir nenosaktā zona. Jo, ja kāda no zonām nav nosakta, tad tas ir tas, kur briesmas var pienākt diezgan tuvu mums. Un mēs diezgan vēlu sākam reaģēt uz tām briesmām. Savukārt, ja mums tie stili ir nosakti, mēs laicīgi spējam to sadzirdēt, pamanīt, kas nevēlams tuvojas.
Un, ja mēs apzināmies un zinām, ka mums komandā iztrūks šī sadaļa, tad mēs ļoti apzināti ieklausāmies tieši šajā trūkstošajā daļā, jo pārējās jau mēs tāpat dzirdēsim. Nu, vai varam nosegt, vai ir kompetences vēl Vai kaut arī kas? pieņemam cilvēku tieši, kas nosedz to jomu. Nu, tad varbūt tavu tā pieeja strādājot ar šiem dažādām personības stiliem, dažādās komandās, nu, kas tad tev varbūt, nu, kā tu pielāgo to savu, gan jau, ka tev arī ir savs personības stils. Jā. Un tad veidojot komandas, kā, nu, kā tev izdodās tik galā ar tām individuālām personības, veidojot komandas, nu, cik viegli, cik grūti vai tās metodas. Nu, Šis ir mūžs sens stāsts par to vieglumu grūtumu, jo arī man, kas ikdienā to strādāja, tāpat es pieķeru kādas lietas, kad nu, nevienmēr notiek tā, kā es būtu iedomājies, kā tam vajadzētu notikt. Bet tai pašā laikā es ļoti redzu noderību tieši zināt šos stilus, jo pirmkārt es varu sagatavot informāciju tam, ko, manuprāt, otra puse varētu prasīt vai sagaidīt. Vai vadot sapulci, es paredzu, ko katrs no stiliem vēlētos dzirdēt par šo konkrēto punktu, ko es stāstīšu. Un līdz ar to es ietveru tajā stāstījumā, lai ir visas šīs daļas. Vai arī, ja es zinu, ka mana stiprā puse ir šī, bet mana vājā puse ir šī, tad es komandā ļoti apzināti skatos, lai es dzirdu tieši to, kas ir mana vājā puse. Man ir konkrēti cilvēki, kurus es vienmēr uzprasīšu, ko tu par to domā, ko tu par to saki. Jo es zinu, ka viņš redz to, ko es neredzu. Un tāpēc, lai man pieņemtu gudrus lēmumus, es vēlos dzirdēt viņa viedokli. Tas viedoklis var nebūt tāds, kas man patīk vai kas man ir saprotams. Šobrīd, konkrēti ejot ar vienu komandu, es uzrunāju vienu šādu cilvēku, kas ir mana vājā puse, un viņš sāk dot šo informāciju man tik grūti sagramot. Manuprāt, viņi ir par smagu informāciju, pat daudz tur viss kaut kas. Bet tai pašā laikā es novērtēju ar viņu to, un es arī pastāstu, kā es jūtos dzirdot šo. Nu, ko man iesākt ar šo, ko es dzirdu, kā viņš redz, kas ir nākamie soļi. Bet tieši tāpēc, ka es zinu, ka tur ir mana aklā zona, es aicinu šo cilvēku palīdzēt man saprast to. Jo beigās man būs jāpieņem lēmums. Ko darīt tālāk tam līdzīgi. Nu jā, līdz ar to tu pieskaties ar tādam terminam, nu, kā ir viegli, jo vājā puse nozīmē, tu vari uztvert, vai tā ir kritika vai atgriezniskā saite, vai tev ir kaut kas par šo komentēt. Jā, kritika un atgriezniskā saite. Bieži vien tā vājā puse, tev šitas nav, un tad tu vari saprast, nu, kā to nomenedžēt. Kad viņš jau viņš var pateikt kritiski, bet principā tu viņu vadi, lai atgrieznisko, kā tev ir ar šo. Jā, nu, šī arī ir tā, kad ir teorija un praksa. Un, man ļoti palīdz praksa, kad es esmu pats izgājis šiem ciklam cauri, kad es vairāk skatos, ka kritika ir tā, kas runā par personu. Un, ja mēs kritizējam, ļoti iespējams, ka tas ir, ka cilvēks saka, tu esi tāds, un tu esi šitāds, un tu nekad nemainīsies. Nu, uz to pusi. Kur feedbacks vai konstruktīva atgriezniskā saite ir vairāk par rīcībām, ko cilvēks dara. Un, ja mēs vēlamies produktīvu to diskusiju un produktīvu darbu, daudz vērtīgāk ir runāt par rīcībām, kas palīdz, kas traucē, ko vajadzētu mainīt, jo rīcības mēs varam mainīt. Mēs viņus varam izstūrēt, pielāgot. Un savukārt tas, kas skar personību, tur noteikti ar to ir jāstrādā, bet tas diez vai būs tāds kopīgs grupu darbs, strādāt ar vienu cilvēku personību. Tas drīzāk ir individuāls darbs, pēc tā, ka tas cilvēks pats izrāda savu gribu ar to strādāt. Nu jā, tad es tā kā varbūt atkārtošos, varbūt tās līderis vai veiksmīgs vadītājs, lai būtu tā profesionāla izaugsme un attīstība, kas komandai kopā būtu jādara, lai pie veiksmīga vadītāja līderi? Kas komandai būtu jādara, lai veidotu tādu? Sadarbojoties ar šo veiksmīgo līderu vadītāju, komandai, teiksim, ir. Lai paklausītu viņam? Vai sekotu, vai tam līdzīgi, jā. Kas komandai, jo mēs runājam par līderi, mēs runājam kādai komandai, kas komandai būtu, mēs vienmēr komandā ir viens, tā kā vadošais vai vadītājs, kas komandai būtu kopā jādara, lai būtu. Jo viens ir viena puse, ir otra puse. Jā, respektīvi, kādai būtu komandai, lai vadītājiem būtu viegli viņu vadīt.
Jā, tas, ka mēs pievērš uzmanību strādājot komandām, lai pirmkārt ir skaidrs, kāpēc mēs esam kopā. Tas mērķis. Jā. Mērķis. Un tas pat ir tik vienkāršos līmeņos, kāpēc ir šī sapulce, ko mēs ar to gribam panākt, ar ko mēs gribam noslēgt viņu. Vai, ja tā ir runa, tad ko es vēlos pateikt? Ja pat mēs vēlamies ar vadītāju kaut ko runāt, kas ir tas, ko es gribu pateikt viņam? Un šis ļoti atvieglo to sarunu, jo viņš palīdz novienādot tās ekspektācijas. Un šī ir lieta, ar ko strādājot, lai man kā vadītājiem būtu viegli vadīt komandu, ir ļoti vēlams, ka šai komandai ir novienādotas tās ekspektācijas, kas vispār ir jādara. Un tas ir lielā mērā vadītāja darbs, bet vadītājiem ar to nav jācīnās vienam. Tāpēc arī ir coachi. Bet to noteikti var atļauties lielu uzņēmumu, mazāk to noteikti, ka nevar. Ko varētu maza vidēja līmeņu vadītāji darīt? Par to, ko var atļauties, ja mēs skatāmies tieši no naudas viedokļa, tā ir viena puse, bet otra puse vai ir gatavība lūgt palīdzību. Jo komandā var būt cilvēks, kas to var palīdzēt. Bet ja vadītājs svīst un nevienam nestāsta par saviem sviedriem, jo viņam liekas, ka neviens to neredz, īstenībā jau komanda redz. Un tad, kad vadītājs to atzīst, tad viņi, tad beidzot, kur tu biji ātrāk. Jo redz jau tās rīcības. Un citreiz tā mēle negrib to teikt, ko mans ķermenis ar rīcībām dara. Bet jo vienādāks ir manas rīcības ar to, ko es saku, jo paredzamāks es esmu priekš savas komandas, un viņiem savukārt daudz vieglāk uzticēties. Paldies par to apgāzi, ka tas, man liekas, klausoties tevī, coach, treneri, ka tas ir kaut kas dārgs un lielo uzņēmumu, iespējas un tam līdz, bet principā tas arī mazā uzņēmumā ir iespējams izdarīt, ja ir šī apzināšanās, atvērtība, runāt gan par savām kļūdām, par savām stiprām, vājām pusēm, tam līdzīgi. Tad man nobeidzot to visu mūsu sarunu, tad gribētu, tavi tādi 3 galvenie ieteikumi, podkāsta skatītājiem, klausītājiem, ko paņemt līdzi, ja mēs runājam par līderību, par komandu, par personību. Noteikti, lai vārdi saskana ar darbiem. Vārdi ar darbiem. Jo bieži vien mēs ar vārdiem gribam radīt imidžu par sevi. Un problēma jau nav uztaisīt imidžu. Paņem kantoru vai pats uzstrādā, un tu to imidžu uztaisīs 1 un 2. Problēma ir noturēt viņu. Un tas savukārt ir raksturs. Raksturs ir par to, ka mani vārdi saskana ar darbiem. Ja es ko apsolu, es to izdaru. Ja es to nevaru izdarīt, es to nesolu. Bet tas nenozīmē nolaist atbildības latiņu. Tas vienkārši nozīmē novienādot, kur es esmu. Un šis ir tik labi vadītāja ieteikums, cik parasta komandas dalībnieku ieteikums. Un jo vairāk mūsu vārdi saskana ar darbiem, jo vairāk arī priekš pārējiem ir vieglāk šo uzticību veidot. Noturēt tam līdzīgi. Tad, principā, vārdi un darbi. Tas ir vēl kāds forši ieteikums. Jā, mana vecmāmiņa teica tādu interesantu frāzi, ja tu netiec galā ar savām mājām vai savu ģimeni, tad kā tu tiks galā ar lielākiem laukiem? Un šis ir ļoti skarbs un sāpīgs, jo es esmu redzējis, ka cilvēks, kurš netiek galā ar savu ģimeni un tomēr vada veiksmīgu uzņēmumu. Un tai pašā laikā, līdz ko ieskatās sīkāk un tā komandas treniņu un strādā, tad tas veiksmīgs arī bieži vien ir imidžs. Es ar to negribu teikt, ka ja man ir problēmas mājās, kad man automātiski būs problēmas citur. Reizēm krīzes cikliskam var veidoties. Jā. Bet tā realitāte ir tāda, kad tas mājas lauks, un vienalga, kas tas būtu, vai tā ir ģimene, vai laulība, vai bērni, vai es nezinu, tas, ko es saucu pa mājām, tas ir ļoti labs trenažieris. Un ja no tā trenažiera bēgu prom, tad faktiski es bēgu prom no tā, kas var veidot manu raksturu. Un tad ir nedaudz tāda bēgšana prom. Un es šeit esmu uzmanīgs, jo nevienmēr tas, ko es saucu pa mājām, asociēs kaut ko pozitīvu, ir ļoti sāpīgas situācijas, un citreiz pat ir labi, ka cilvēks var izkāpt ārā no tās vides, jo viņš jūt, ka tā vide viņu drīzāk degradē nekā palīdz augt. Bet šeit vairāk es domāju par to, ka
ja tev ir kāds trenažieris, uzreiz neskrien no viņa prom. Jo iespējams, ka tas trenažieris ir tieši dots tev tai brīdī, lai tu augtu. Tad forši vārdi un darbi un trenējamies mājās, kas var palīdzēt arī profesionālajai izaugsmai. Un tas palīdz. To gan es esmu redzējis. Un to es esmu vairāk kārt redzējis. Kad mums ir atkārtotas sesijas, kad atnāks vadītājs un saka, klausies. Un viņš stāsta to savu situāciju, un viņš stāsta, kā vienā vietā kaut kas ir mainījies, un tad, kad uzprast to jautājumu, izrādās, ka arī otrā vietā kaut kas ir mainījies. Un viņš bieži vien ir tik ļoti saistīts. Jā. Tā biznesa vide ar to mājas vidi. Nu, tā jau saka, mums puse darbs, puse mājas, līdz ar to ir ļoti lieli. Lai būtu līdzsvars, tas ir tajā. Trešais punkts. Vari trešo, ja jā, trešais punkts. Mēs kā vadītāji, un cilvēks varbūt neapzinās, kur viņš ir vadītājs, kurš nav, un tā, bet ir ļoti svarīgi, ka mēs vadām ar piemēru. Jo mēs nevaram aizvest cilvēkus tur, kur mēs paši neesam gatavi iet. Es varu gudri runāt par kaut ko, bet ja pats es neesmu gatavs uz savas ādas to rādīt, tad, Ko nozīmē, teiksim, vadītājs kā piemērs? Komandā tas nozīmē, es būtu kā vadītājs, es eju, zvanu, rakstu, runāju, meklēju. Kas ir tas piemērs vadītājiem, jo viņš jau tāpēc jau vada to cilvēku, ka jūs ejat. Kas ir tas piemērs, ko viņam vajadzētu? Es saprotu, ka viņš nedaudz atkāpjos, jā, bet to es bieži dzirdēju tavu vadītājs kā piemērs. Bet ko viņam darīja komandā? Viņam jau principā ir kaut kādas komanda. Jā. Tā kā viņš ir vadītājs, viņš ir redzamāks. Viņš ir tā kā uz skatuves. Un ja viņš ir uz skatuves, tad uz viņu skatās un no viņa mācās. Ja es apzinos, kad uz mani skatās un mācās, un es kā tēvs 3 bērniem, es zinu, ka mani bērni uz mani skatās un mācās, tad, ja es to apzinos, tad es rīkojos tā, lai man nav kauns par to piemēru, kādu es dzīvoju, kādu es rādu. Un tieši tāpat arī darba vietā. Ja es tā strādāju, tad es vēlos, lai man nav kauns par to. Pašā sākumā ātrijos jautājumos, par ko tu esi lepns. Un viena no lietām es varu teikt par laulību. Bet nav tā, ka es esmu uzstrādājis, lai viņi tādi būtu. Jā, tā ir daļa, bet otra daļa arī man sieviņa, kas tur ir klāt. Un tai pašā laikā tas, kas šobrīd ir, tas nav kaut kas nejaušs. Tā nav kaut kāda vienkārši pēkšņi pamodāmies, un tā ir. Tas ir ļoti mērķtiecīgs darbs, uz ko strādāt, un tāpēc, kad es apzinos, kad es rādu piemēru saviem bērniem. Es vēlos, lai viņi šādu piemēru redz. Un tur es ļoti palīdz apkārtējā vide, kas palīdz to veidot, jo viens nav karotājs. Ka tur vajag to komandu, ģimeni arī savu veidu mazāk komandu. Jā, un tieši tāpat arī darbā parādīt, ka vadītājs veselīgi sabalansē darbu ar brīvo laiku. Nevis, kad ir tikai darbaholiķis un pēkšņi kaut kas notiek, nojūg. Bet, kad ir šis veselīgais balans, ka viņš rāda, piemēram, valodu, kādu viņš runā, ka viņš neaprunā, ka viņš nenonicina, tie tur tā nolēma. Vai ne? Bet, ka viņš rāda, ka es esmu daļa no tā, ka viņš iedvesmo citus. Jo ir tik viegli pateikt, fuj, tas nav labs, bet tas īstenībā prasa vērīgas acis pamanīt, kas ir labi izdarīts un kā celt citus. Un vēl viena lieta, ka viņš skatās ar domu, kā es varu pavairot to, ko es daru. Nevis stundās pavairot, bet pavairot vērtību tam, ko es daru. Jo tas ir tas, kādēļ mēs esam. Mums ir dot atbildību, lai mēs pavairotu lietas. Tas tā kā Japāņu kultūrā bieži vien mēs varam nokopēt aizbergu, bet tas, kas ir apakšā, tur ir tā vērtība lielā, neredzamā, bet principā, kas bieži vien nav novērta. Tā kā es teikšu, paldies tev, Daniel, ka tu biji šeit. Šodienas temats vairāk līderība, komandu un personība, kas, manuprāt, man liekas aktuāli, kā tu teici, izsens. Cilvēki runājuši par to un joprojām runās, jo cilvēks ir sarežģīta būtne. Un līdz ar to tā kā paldies, ka tu biji šeit un dalījies savā personīgajā skatījumā. Jā, paldies, Sigita, par uzaicinājumu. Jā, tiekamies mēs podcastu skatītāji, klausītāji nākamajās epizodēs. Atā? Jāspiež pogi ir. Jā. Kā tev? Es vienā jautājumā samulsu, bet labi. Kur tu man palīdzēji noformulēt? Jā, es nesapratu to jautājumu.